Tas ir tikai keķis. Ew, ģirtiņ! Nu, ko mēs esam iemācījušies? Nu, es uzskatu, ka tu neesi labs instruktors, ja tu nepārzini 100% pirmo palīdzību. Jā, nu te mēs redzam uz pusēm pāraut vīrieti, ja kurš saskaries ar citu mašīnu instant. Tāpēc es arī piestrādāju pa pirmās palīdzības instruktoru. Man šitās te andiņas bez rokām un bez kājām nepatīk. Tā ir Sandra, jā. Sandra atkal ir bezsamaņā nokritusi, jā. Ko mēs darām? Tagad jūs. Pirmo palīdzību jebkurš var iemācīties sniegt, bet galvenais ir arī iemācīties izdarīt kādam tā, ka viņam ir vajadzīga pirmā palīdzība. Es apķeru. Šī tajā instant nav uzreiz. Tā, tagad davai, Laura ģirtiņa. Nu, pārāk mīksti tie vīrieši. Vispār dažreiz es pat teiktu, ka sievietes ir spēcīgākas nekā vīrieši mūsdienās. Let's go! Tā, pārbaud maku. Joks, tā nedara. Protams, ka mācīšana man sniedz lielu gandarījumu, bet vislielāko gandarījumu man sniedz tā apziņa, ka es zinu, ka tagad ir pa 4 cilvēkiem vairāk, kuri var šo pasauli padarīt drošāku. Zini, kā pa citu metodu atnes ūdeni. Klasī beigusies, katram pa apliecībai.